Labdien! Priecājos jūs šeit šodien satikt tik lielā skaitā. Man ir patiesas prieks atklāt Smiltenes novada muzeja jau 3. organizēto konferenci. Un, ja mēs sākām šo tradīciju ar tādiem traģiskiem notikumiem pirms 3 gadiem, ar šo 1918. gada arestiem februāra izskaņā, tad šoreiz mēs šo konferenci pavērsām tādā poētiskākā gultnē un devām arī tādu poētiskāku nosaukumu Ota māsa un rakstāms balva. Konferences temati šogad sasaucas ar vērtību izcelšanas laiku un stāstiem, kas izskanēja pagājušā gada muzeja nakts ietvaros, proti 3 lielām ar Smilteni un tās apkārtni saistītām personībām – mākslinieku Rudolfu Pērli, keramiķi Jēkabu Drandu un Smiltenes muižas īpašnieku Paulu Līvenu un viņu atstāto mantojumu literatūras un mākslas jomās. Tādēļ arī pasākumam tika dots šāds nosaukums, un to mēs arī izvēlējāmies par šī gada konferences moto, jo šodien uzmanības centrā izceltas personības, kuru darbi un vārdi atstājuši spilgtas pēdas mūsu kultūrā, mākslā, vēsturē un literatūrā. Droši pievienojies vislabāk. Līdzīgi kā pagājušā gadā, arī šogad es ļoti priecājos, ka mūsu aicinājumam uzstāties konferencē atsaukšies brīnišķīgi pētnieki, savas jomas eksperti, kuri savu pamatdarbību veids gan Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtā, gan Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūtā, Latvijas Universitātes vēstures institūtā, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, un šogad mums pievienojas arī mūsu kolēģi no Raunas kultūra vēsturiskā mantojuma centra. Bet vēl, turpinot arī jau pirms 3 gadiem iesākto tradīciju, arī šogad pirms priekšlasījumiem atskatīšos uz un ieskicēšu Smiltenes novada muzeja paveikto pētniecības jomā 2025. gadā. Un 2025. gads bija Smiltenes 105 gadu jubilejas gads, un šajā gadā uzmanību mēs pievērsām tieši Smiltenes muižas īpašniekam Firstam Paulam Līvenam un Līvena dzimtes izpētē kopumā. Un šī gada laikā biju izsekojis līdzi plašā dzimtes pārstāvjiem un ar viņiem saistītiem notikumiem no 12. gadsimta līdz pat mūsdienām, bet ir skaidrs, ka darbs ir vēl liels priekšā un jāturpina, jo materiāli, informācija un avoti un neizpētīti fakti ir pietiekami daudz. Līdz ar to priekšā vēl liels darbs, bet priecājos, ka man ar šiem priekšlasījumiem par Līvenu dzimtes vēsturi dažādos aspektos bija iespēja uzstāties gan Smiltenes bibliotēkā, gan Smiltenes vidusskolā, gan Historija LV organizētajā seminārā Valmieras muzejā. Būtisks notikums saistībā ar Paulu Līvenu pagājušajā gadā bija viņa sarakstīto memoāru tulkošana, un tas man šķiet ir tāds ļoti noslēpumains un tāds leģendām apvīts notikums, un šodien mums būs iespēja iepazīties arī plašāk ar šo te pētījumu. Un šie memoāri arī ļauj padziļinātāk iepazīt Smiltene 19. 20. gadsimta mijā caur Smiltenes muižas īpašnieka personīgo atmiņu prizmu. Bet otrais lielais virziens, kurā pagājušajā gadā veikta plašāka izpēte, ir Drustu pagasta vēstures un ievērojamo cilvēku biogrāfiju izpēte, kas deva arī iespēju atklāt un izzināt interesantus faktus, notikumus un personības ne tikai Drustu, bet arī visas Latvijas kontekstā. Un šogad mēs plānojam šo darbu turpināt, jo ir iecerē realizēt jaunu pamatekspozīciju Drustu muzejā, līdz ar to ar šiem pētījumiem un materiāliem būs iespēja iepazīties Drustos. Vērtīga sadarbība mums pagājušajā gadā izveidojās ar Variņu pagasta iedzīvotāju padomi, kuru pārstāve uzrunāja man saistībā ar ieceri izpētīt Variņu pagasta vēsturi, un šī ieceri arī īstenojās, un pagājušā gada izskaņā mēs norganizējām tādu kā novadpētniecības arī tādu vakaru Variņos, kur tātad gan pētnieki, gan vietējie iedzīvotāji dalījās ar saviem stāstiem un atklājumiem par Variņu vēstures aspektiem. Bet tepat muzejā mēs vēl organizējām pasākumu ciklu saistībā ar izstādēm un ar lekcijām, kas tika veltīts jau minētajiem Pērlem, Drandam un Līvenam. Bet sadarbībā ar pētniekiem ir veikti arī vairāk nozīmīgi pētījumi dažādās jomās. Un šie pētījumi saistīti gan ar Latvijas aizsargu organizācijas 7. Valkas aizsargu
pulka Smiltenes bataljona izpēti, gan ar drustu muižu zemnieku saimniecībām 17. un 19. gadsimtā. Plašs un izsmeļošs pētījums tika veikts par Smiltenes pili un pilsnovadu no 15. līdz 17. gadsimtam, kā arī veikta jau iepriekš minētā Paula Līvena memoāru tulkošana. Un arī mūsu ceļojušās izstādes turpina darbu un ceļu uz novada bibliotēkām, skolām un novadpētniecības centriem un arī kultūras iestādēm, lai iepazīstinātu apmeklētājus gan ar 1941. un 49. gada deportācijām Smiltenes novadā, gan ar dzelzceļa līnijas Smiltene-Valmiera Ainaža vēsturi, gan Smiltenes vēsturi 18. gadsimtā. Līdz ar to esam darbojušies arī šajā pētniecības jomā. Bet šogad prioritātes saistītas gan ar Smiltenes pilsētas apbūves vēsturi, vēsturisko krogu apzināšanu un vairākiem 18. gadsimta aspektiem, un ir iecerē realizēt arī Smiltenes hidroelektrostacijas vēstures izpēti. Tātad daudz darba arī šogad mums ir priekšā. Bet tātad atgriežoties pie konferences, pirms dodu vārdu lektoriem, ir tādi nedaudz organizatoriski jautājumi. Tad, ņemot vērā, ka programma mums šodien ir ļoti plaša un tāda piesātināta, tad aicinu jums programmiņas ir, jūs redzat, varat sakot līdzi šiem te priekšlasījumiem, bet lektoriem, lai tajā laika nogrieznī mēs ieturētos, es parādīšu tādu dzeltenu lapiņu, kurus viņu tik noliku. 5 minūtes pabrīdināšu pirms laika beigām, lai mēs vienkārši pieturētos pie grafika. Jautājumus droši uzdosiet pēc priekšlasījuma. Ja tie būs tādi īsi un konkrēti, es pieņemu, ka mēs varēsim atbildēt, bet tādi garāki jautājumi, tad droši vien, ka pēc konferences noslēguma daļā. Un tātad 13:40 neliels kafijas pauzes pārtraukums, atgriežamies pie konferences. Ja kādam jādodas, mums šķita, ka februāris ir brīnišķīgi piemērots laiks tādām konferencēm, jo nekur citur nekas apkārt nenotiek, bet rezultātā šodien ir sapulces un pasākumi vispārējais. Mums noteikti pievienosies interesanti arī nedaudz vēlāk, bet ja kādam kaut kur jādodas, tad droši nekautrējieties. Un labā ziņa ir tā, ļoti daudz interesējās tad par ierakstiem. Mums Jānis Udris šobrīd nodarbojās arī ar ierakstu, līdz ar to konferences ieraksti būs apskatām arī pašvaldības YouTube kanālā pēc tam gan tiem, kas netika, gan tiem, kas vēlreiz gribēs noklausīties. Bet tagad svinīgi pasludinu konferenci par atklātu un sāksim mēs pirmo priekšlasījumu ar, varētu teikt, šīs muižas namatēva stāstu ar Cekelu dzimtu, kura tā tad ir bijuši gan Palsmanes, gan Rauzes, gan Mērmuižas īpašnieki, nodarbojušies arī nedaudz literatūras jomā, kas tomēr tajā apgaismības laikā ir bijis tāda tendence. Un vārdu es došu Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniecei Gintai Pērlei Sīlei. Labdien! Liels prieks jūs redzēt kopā skaitā. Un man būs tas gods šodien stāstīt par Cekela dzimtas pēdām Smiltenes novada vēsturē. Un nedaudz par to, kā Cekeli nonāk, kad ir tās varbūt spēcīgākās pēdas tieši no literatūras, un arī no latviešu zemnieku izglītības viedokļa. Vispēcīgākās viņa pēdas ir jūtams 18. gadsimta otrajā pusē, un uz to es arī savā stāstā koncentrēšos, bet pirms tam iezīmējot tīri, kas ir šī dzimta un no kurienes tā nāk. Viņa ceļas no Bohēmijas apgabala, kur ir Georgs Cekels, kurš ir bijis administrators vai muižas īpašumu pāraudzītājs, kā Firsta ģimenē. Un pašā 17. gadsimta beigās Georgs Cekels ierodas Livonijā un izīrē Mangaļu muižu, kas ir netālu no Rīgas. Un ar šo te Mangaļu muižu šeit viņš pavada visu Ziemeļu kara laiku un saimnieko. Un jau pēc tam 1740. gados šī dzimta atnāk uz Vidzemi, izpērk īpašumus, izpērk nesen nodalīto Palsmanes īpašumu un sāk šeit saimniekot. Un, lai nedaudz labāk izprastu to 18. gadsimta otro pusi, kad notiek šī saimniekošana un muižu veidošana un arī viņu literārā darbība un dažādi citu veidu darbības, lai saprastu
šo muižnieku paveikto, es nedaudz pastāstīšu par 18. gadsimta otro pusi. Un nedaudz atkāpjoties, tātad šis ir laikmets, 18. gadsimts Rietumēropā ir laikmets, kad attīstās tautas apgaismības kustība. Un kustības mērķis bija zemnieku stāvokļu uzlabošana. Tas ietvēra Rietumēropā arī vairāk zemnieka brīvības jautājums, tātad tas, kas pie mums bija dzimbūšana, bet arī tur bija šī atkarība no muižniekiem, bet vienlaikus tas ietvēra arī jautājums par morālo izaugsmi, proti augstākās jeb elites kultūras skats uz zemnieku kultūru kā uz tādu primitīvāku un māņticībā balstītu. Tātad tas bija jālabo ar izglītību. Un vienlaikus apgaismības racionālisma laikmets ir stāsts, kad attīstās dažādi zinātņu nozares. Un ļoti daudz šo zinātņu atziņu pēc tam tiek pārnestas praksē un ir saistīts ar cilvēka sadzīves uzlabošanos. Un, piemēram, tas ir gan saistīts ar lauksaimniecības, dažādu tehniku attīstību, dažādu ķīmijas atklājumi palīdz, ķīmijas un bioloģijas atklājumi palīdz higienas vai dažādu sadzīves norišu uzlabošanā. Tāpat notiek lielāka izpēta un attīstās dažādu jaunu kultūru augu audzēšana un tam līdzīgi. Un šīs kustības mērenāks atbalsts, mērenākas norises 18. gadsimta otrajā pusē, noris arī Vidzemē un Kurzemē. Un šeit varbūt vairāk Rīgā tiek runāts par dzimbušanas atcelšanas jautājumiem. Tīri perifērijā tas izskan mazāk, bet ļoti daudz, kur tiek domāts tieši par to, kā uzlabot zemnieku izglītības stāvokli, samazināt šo ticēšanu māņiem, mēģināt konkurēt ar tradicionālo kultūru. Nu, lūk, un pirmā ir varbūt formālā puse ir skolu sistēmas stiprināšana. Tātad visbiežāk caur baznīcu, bet arī caur mūžām tiek runāts par skolu dibināšanu, skolu norisi, kas nes sev līdzi arī jautājumu par lasīt prasmi, par rakstīt prasmi, un tas savukārt pavelk līdzi sev mācību līdzekļu izstrādi, un šeit spilgtākais, un jums noteikti arī zināmais ir vecais Stenders, kam ir šādi, kas izdod pirmo ābeci latviešu valodā, kas ir tieši domāta zemniekiem, bet varbūt mazāk zināms ir netālu no Valmieras Rubenes draudzē strādājušais Kristofs Hārders, gan nedaudz vēlāk izdod rēķināšanas grāmatiņu, tātad matemātikas spēju uzlabošanai un tam līdzīgi. Tātad ir formālā puse, šī ābece, kas arī bieži vien ir skolās, un ne tikai skolās, arī zemnieku sētās. Bet otrs veids, kā var uzlabot zemnieku domāšanu un piedabūt, lai viņi mazāk tic māņiem. Tā, ja ir lasīt prasme, tad tas ietver arī literatūras attīstību un parādās līdztekus iepriekš izteikti dominējošiem garīgā satura darbiem attīstās arī populārā literatūra, kur atkal ļoti, ļoti spilgts piemērs ir Gotfrīds Friedrichs Stenders, kurš raksta gan pasaciņas, gan stāstus, gan ziņģu lustis, un kur caur tām cenšoties mācīt to zemnieku, lai viņš uzvedas pareizi un netic dažādiem māņiem, pieņem jaunākos šīs inovācijas. Papildus atsevišķas literatūras
novirziens, ja es tā varētu teikt, ir praktiski ekonomiskā literatūra, kas ir vērsta uz sadzīves apstākļu uzlabošanu, kas ir mērķēta, lai stāstītu zemniekiem tīri praktiski, kas notiek. Un šeit tie ir vienkāršā valodā sarakstīti, skaidrojoši un instruējoši materiāli par dažādām sadzīves jomām. Un, piemēram, šeit es esmu izvēlējušies latviešu ārsti, ko izdod Pēters Vilde Igauņu teritorijā, bet ko latviski tulko un papildina Jakobs Langi, Smiltenes mācītājs. Tas ir pirmais periodiskais izdevums latviešu valodā. Un šis izdevums skar, viņš iznāk 2 gadus un skar dažādas tēmas, sākot ar, ko darīt, ja izmetas dažādi augoņi, kā viņus ārstēt, ko vajadzētu, nevajadzētu darīt. Tie ir higienas jautājumi. Tas ir arī, piemēram, jautājums par mazgāšanos un higienu un pirts un šīs lietas. Bet un arī tādi jautājumi kā alkohola lietošana un kādēļ tas ir kaitīgi cilvēka dzīvei. Tāpat dažādas praktiskas ziņas ir iekļautas arī kalendāros, kas ir populārs latviešu mājsaimniecībās, jo ar kalendāru tiek iezīmēti tātad dažādi svētki un svinamās dienas atzīmējumās, un kas palīdz organizēt šo te gadu. Un bieži vien tiem ir pielikumi, kuros arī ir iekļauts dažādas noderīgas ziņas. Līdztekus jau šis piemērs gan ir nedaudz vēlāks no 19. gadsimta sākuma, bet ir arī dažādi izdevumi, kas ir izziņu literatūra par dažādām tēmām. Un, piemēram, šajā te ir apkopoti visdažādākie raksti par tīri sadzīviskiem apstākļiem, piemēram, par to, kā pamanīt, kā cīnīties pret koku puvi, jeb pazīstamu kā brantu, kas ir Henriha Gullekes raksts. Un tāpat arī šajos izdevumos tiek publicēts ļoti detalizēta informācija par arklu uzbūvi, kā piemēram papildinot arklu, iepriekš pazīstamo koku arklu papildinot ar metāla daļām, kā tas palīdz vieglāk apstrādāt zemi. Tāpat no Rietuma Eiropas tiek pārceļo zināšanas par to, kas notiek, ja ilgstoši vienā vietā tiek stādītas monokultūras, zemes noblicināšanās un dažādas šādas te lietas, kas ir praktiski svarīgas. Un, vienlaikus, kas ir jāatceras, ka latviešu apdzīvotajās zemēs mēs nevaram runāt par apgaismas kustību kā visaptverošu, plašu tautas masas aptverošu un iesaistošu. Un ir jāatceras vēl, ka Baltijā tobrīd ir sociālā hierarhija, un zemnieku labklājība ir atkarīga no muižas īpašnieka un pārvaldnieka mērķiem, biznesa ķēriena, izpratnes par saimniekošanu un arī, ja tā var teikt, arī no alkatības un devības. Un lielākoties vidzemē muižniecība ir konservatīva un tādu uz apgaismības kustības ideju izplatīšanu šādas te iniciatīvas, tomēr mēs nevaram runāt par masveidību, tie ir atsevišķi adepti vidzemē. Un lielākoties tie jautājumi par zemnieku stāvokli, kas varbūt skaļi izskan Rīgā, nerod augstākajā šajā sabiedrībā, tie retāk rod atbalstu perifērijā, un tas ir saistīts bieži vien ar bailēm par to, ka pārāk gudrs zemnieks varētu būt drauds vietējai muižniecībai. Un, vēl kas ir jāpiemina, kas būs svarīgi, cekelu darbības sakarā ir jautājums par
tīri sadzīvisko situāciju. Un papildus tam, ka ir pamazām tiek runāts par māju uzlabošanu un tādām lietām, ir Vidzemē jau kopš 60. gadiem līdz pat gadsimta beigām tiek runāts ļoti daudz par badu. Pirmkārt tādēļ, ka ir dažādi, ir neražas gadi, ik pa 2-3 gadiem ir lietavas vai arī kailsals un izsalst, kā rezultātā nav iespējams izveidot tādus lielus un stabilus labības uzkrājumus. Paralēli tam ir jautājums par zemes auglību, tātad šis te monokultūras jautājums, nepietiekoši laba zemes aerācija, kas ir saistīts ar šiem koka arkliem, kas ir arī vēl blakus jautājums. Un tad trešais nopietnais jautājums tīri par muižnieku, kas ir stāsts par muižnieku attieksmi, ir jau gadsimta vidū ir notikusi atkopšanās pēc Ziemeļu kara. Tātad nopostītās muižas, izdedzinātās lietas ir beigušās, un šo te laiku saiste ar tādu, ka muižnieki ir uzcēluši savus šos īpašumus un cenšas, vienkārši sakot, ir sajutuši to greznības garšu, un ka vajag vēl un vēl un vēl, un tas bieži vien daudzās muižās noved pie tā, ka, piemēram, nodokļi un šīs te klaušas kļūst ar vien lielākas, un zemnieku stāvokli pasliktina, muižnieku stāvokli uzlabo. Tieši labības sakarā, kas būs svarīgi vēlāk, viena no tādām arī mūsu pusē, Smiltenes novadā, rūpalām, populārām rūpalām ir spirta dzīšana, kam ir vajadzīga labība, un spirtu dzen, jo liela daļa Vidzemes muižnieku ir izlobējuši pie Katrīnas II, ka viņi dabū līgumu, ka viņi nodrošina armiju ar spirtu. Un rezultātā gribas arvien vairāk un vairāk to naudiņu par spirtu dabūt, un ņemot arvien vairāk ņemot jau tā knapi izaugušo labību, tātad vēl vairāk tiek pasliktināts zemnieku stāvoklis. Tātad, tagad pievēršoties jau cekaliem, tātad ir 1742. gads, kad Francis Cekels un Margarita Kellermane noskata īpašumu, tobrīd Birona īpašumā esošo Palsmanis apkaimi un nopērk to. Šis te pirkums ir reģistrēts uz Margaritas Kellermanes vārda, jo tobrīd jau Francis Cekels ir miris. Un 43. Gadu pēc īpašuma nopirkšanas Margarita Kellermane mirst, un viņa īpašumu sadala saviem 2 dēliem, Francim Kristofam un Johanam Henriham. Un šai brīdī no Palsmanis tiek nodalīta mēru muiža. Palsmani paliek, un Palsmanis liktenis tālāk ir saistīts ar Doroteju Elizabeti, jo Franča Kristofa dēls mirst neprecējies, un viņa māsa pēc tam pārņem muižu un turpina saimniekot. Savukārt Johanam Henriham atkal ir 2 dēli, un katram dēlam ir vajadzīgs īpašums, un tā mēre arī tiek sadalīta 2 daļās – Rauzā un Mēros. Par šiem te kungiem es pastāstīšu nedaudz tālāk, tieši saistībā ar muižām un viņu darbību, bet
man gribējās izstāstīt tādu lietu, ka Aleksandrs Johans Vilhelms, jeb Rauzas īpašnieka dēls, es atvainojos, tur būtu jābūt vēl apakšā slaidam, zīmējumam. Tātad Aleksandrs Johans Vilhelms izmācās par militāro speciālistu, un viņš atpakaļ uz Rauzu īsti vairs neatnāk. Viņš pārceļas uz Tallinu un ilgus gadus līdz pat savai nāvei 1844. gadā viņš turpina strādāt Tallinā. Viņam arī ir dēls, un šī dzimta apraujas šīs dzimtas saknes, turpinājums apraujas Pirmā pasaules kara laikā. Man nav izdevies atrast, kas ar viņiem notika. Savukārt otrs, jeb mēru muižnieki, tātad ir dēls Vilhelms Johans Cekels, kas manto šo te muižu. Un viņš latviešu kultūra vēsturē ir saistīts ar medicīnas jomu. Viņš izmācās Vursburgā par ārstu un kļūst par galveno ārstu Rīgas Nabuku slimnīcā, kas šobrīd ir pazīstama kā pirmā slimnīca. Un, tur arī nostrādā visu savu mūžu. Viņš aprec savu māsīcu, Rauzas, Franča Johana meitu, un viņiem piedzimst dēls, arī Georgs Vilhelms. Un Georgs Vilhelms savukārt ir iegājis latviešu literatūrā kā iespējamais barona Bunduļa prototips. Iespējams, esat lasījuši Zvaigznītes darbu, kurā tiek tēlots tāds lēticīgs un muļķīgs bieži vien šis te mužnieks. Un ir tīri skatoties šo te prototipu, jātiek teikts, ka, šis Georgs Vilhelms ir, jāprecis brālēns un māsītes, tad bieži vien ir šī te ģenētiskās problēmas, bet te gan ir jāņem vērā vēl arī tas, ka mūsu tradicionālajā kultūrā, ja tas, kā latvieši veido anekdotes, mums patīk pasmieties par vāciešiem un to, cik viņi dīvaini dažkārt uzvedas. Līdz ar to ir jautājums, vai tiešām tur bija muļķība, vai kādas ir šīs te attiecības. Un Georgs Vilhelms ir tas, kurš dzīvo šeit uz vietas, sanāk 19. gadsimta otro pusi un kļūst par tādu mūsdienu terminos runājot, nodarbojas ar biznesu, lielākoties lauksaimniecību, arī mežsaimniecību. Tālāk. Un par muižas pašu cēlēju, par Franci Johanu. Tātad, Francis, par viņa izglītību mums nav ziņu, bet mēs redzam, ka salīdzinoši mazā vecumā viņš ir uzsācis dienestu Krievijas impērijas armijā. Un tur piedalījies Krievu-Turku karā, un tur iegūst majora pakāpi. Dienestu viņš ir sācis nevis kā zaldāts, bet kā administrators. Un, šeit viņš satiek nedaudz nemaz tieši šādā pašā statusā vēlāko Cēsu pils īpašnieku, baronu Zīversu un Karlu Eberhardu Zīversu, kurš arī uzkalpojas par majoru. Un pavisam netīšām pēc tam, kad viss ir beidzies, 79. gadā Zīvers nopērk pili, un jau 83. Francis Johans Cekels kļūst par Cēsu pilsētas pārvaldnieku, bet šis ir nevis tāds reāls ar ekonomisku ietekmi, bet tas ir politisks amats. Un, tas ir saistāms ar viņu pazīšanos. Un jau no 1795. gadā viņš ir bijis saistīts arī ar tiesu. Viņa sociālajā lokā mēs redzam ļoti daudz apgaismības kustības pārstāvjus,
Un, kas ir vēl būtiski, ka majors Zīvers, tātad Cēsu pils īpašnieks, ir saistīts ar brīvmūrnieku šo te organizāciju Šverd, jeb Zem zobena, kur tie, kas tobrīd apgaismības kustības dažādi atbalstītāji, un kur notiek šī ideju apmaiņa, un kas mēs redzam jau tiešas saiknes, kā idejas par dažādām inovācijām, kas būtu iespējamas, kā viņas pēc tam nonāk pie Franča Johana Cekela. Un viena no šādām inovācijām ir kartupeļu audzēšana. Tātad es iepriekš stāstīju par to, ka ir sarežģīta situācija ar labību, un arī Rauzes Mūžā tiek dzīts spirts. Un tātad šis te ir Franča Johana Cekela veidojums. Un tā ir 16 lapspušu bieza grāmatiņa un iekļaujas tātad praktiski ekonomiskās literatūras laukā un ir mērķēta uz mīļa latvieši, lai mīļi latvieši nevairs uz priekšu badu cieši. Darbā mēs tiek raksturot situācija, kurā reāla situācija, kurā citēšu caurām dienām apkārt vazājušās jūsu sieviškas, nederīgākās zāles, tā līdz kā plaukšas iz zemes pieplūca un iejauca pa brīžam ar ūdeni bez aizdaru, ir visādu kādu miltumu. Mājas ļaudis prasīja ēst, bērniņi brēce pēc maizes. Tad no šo savu sautu jūs celāt viņiem priekšā. Citāti beigas. Un tam seko tālāk, pēc uzrunas šīs te seko tālāk apraksts, kā tad kartupeļi ir jāstāda. Un kas ar viņiem jādara? Un arī svarīgi pieminēt, ka tiek rādīts pozitīvais piemērs, ķēzariene Katrīna tā dara, muižnieki tā dara, jums arī tā ir jādara. Nu, lūk, un vēl tiek uzsvērts, ka es arī pats tā daru, un tātad nodod visu šo labāko jums. Bet vienlaikus mēs redzam, ka šis te piedāvātais stāsts ir diezgan vispārīgs, bez detaļām. Un ja mēs zinām, ka tobrīd jau 1775. un līdz 85. Gadām vācvalodīgajā kultūras telpā iznāk vairāki detalizēti apraksti par to, kā audzējami kartupeļi. Un mēs zinām, kā ir šī tradīcija lokalizēt no vācvalodīgās kultūras telpas darbus, tad šķiet, ka šis arī varētu būt ne tik daudz stāsts par pašu Franča Johana Cekela darbību dārzā, bet vairāk mēģinājums konspektīvā veidā savilkt kopā, ka paņemam kartupeli, ieliekam zemē, aprišinām, vai novāram kartupeļus, saspiežam un samaisam kopā ar miltiem. Ja, tāds konspektīvs darbs par to, kas ir darāms. Tā tad, un pašās beigās arī tiek piedāvāts dzejolis, un tam pievienot reizrēķina tabula, tātad, vēl papildus dodot iespēju cilvēkiem mācīties. Tālāk. Mēri. Tātad atkal tātad ir šis pats nodalījums 43. gadā, un pēc aptuveni 63. gadā mēra muiža sanāk nedaudz lielāka un paliek šeit. Un, tālāk. Šeit savukārt valda otrs brālis, Friedrichs Vilhelms Cekels, kurš ir 10 gadus jaunāks par brāli, kas strādā mēros. Un, tobrīd ir, kad tēvs mirst, viņš ir vēl nepilngadīgs. Visticamāk, ka viņš ir ieguvis ir izglītots skolās, bet, diemžēl, par to informācijas trūkst, bet no 80. gadu beigām viņš ir ierēdnis Valmierā. Tobrīd skolu inspektors, un pēc tam iekšzemes lietu sekretārs, un tad jau uzkalpojās līdz tiesai, un ir piesēdētājs un veic dažādus šādus te darbus. Un miris un apglabāts pie Palsmatas Dzirnava ezera.
Viņa sociālais loks ir mazliet citāds, un tas ir vairāk saistīts ar Valmieras vācu-baltiešu aprindām, bet ne tikai ir kontakti ar brāli, kur mēs redzam Smiltenes, kā viņi kopā apmeklē ģenerāla gubernatoru Braunu, kam pieder tobrīd Smiltenes mūža, viņi apmeklē pasākumus kopā. Tāpat arī ir ciešas saites ar Smiltenes mācītāja un vēlāk ģenerāla superintendanta Jakoba Langes ģimeni un citu sava laika vācu-baltiešu eliti. Varbūt savos darbos viņam literatūras laukā viņš nav iesaistījies, bet par viņa uzskatiem un par tiem centieniem uzlabot latviešu sadzīvi kopā ar brāli, visticamāk, tas nāk no Cēsu Hofrāta Franča ideja par to, ka ir jāuzraksta un jānodrošina vietējie ļaudis ar labību. Un tas ir 1796. gads, tātad, ar kuru viņi pasaka atsevišķi Rauzai, atsevišķi Mēriem, bet sadrukāts ir kopā vienā krājumiņā. Tātad noteikumi, kādā veidā mēs kopā krāsim labību, lai gadījumā ir atkal bada gadi, lai jūs varētu aizņemties un izdzīvot un būtu viss kārtībā. Kas ir būtiski pateikt, ka ir vispārējā patente, kas ir izdota gadu pirms. Tātad Ķēzarienes Katrīnas administrācija saka, ka šādas te magazīnas būtu jāveido. Un tas īstenošanas laiks būtu 99. gadā. Tad šī noteikumi vietējai iznāk agrāk un arī sāk īstenoti vēl 2 gadus pirms tas ir vajadzīgs. Un pavisam īsi pārskatot, tātad šajos dokumentos tiek noteikts tas, kādos termiņos ir jānogulda katram labība, tad uz kādiem noteikumiem, kādos apstākļos cilvēks var aizņemties, cik tas maksā, kādā veidā ir jāatdod, tad ir kā notiek krājuma uzraudzība un rīcība parādu gadījumos. Un tā kā man beidzas jau laiks, tad tīri kopsavilkot, viņu piedāvātais variants ir vērsts uz to, ka pirmkārt cilvēki paši organizējas, ka ir vietējais latvietis saimnieks, kur viņi paši izvēlas balsojuma kārtībā, kurš tur magazīnas atslēgu, pie kura ir jāiet tad, kad ir grūti, un šo labību jāatdod. Tā brīdī, kad notiek aizņemšanās, tā kā tā ir kopēja manta, ir ļoti, salīdzinot ar patenti, ļoti mazi procentu maksājumi. Rauzas gadījumā ir 5 vērdiņi, mēru gadījumā ir 4, tātad arī muižnieki ir bijuši ar dažādu pieeju. Un, jādod ir no nākamās ražas, tātad ir gads, pa kuru ir iespējams atkopties. Labību neaizdod sliņķiem. Un tātad, ja paši strādā, ja ir redzams, ka nestrādā, tad neaizdod. Un tajā brīdī, kad ir virsrezerve, tā tad ir atdots un iekrāts vēl pāri, tad ir iespējams to arī pārdot, un tad naudiņu attiecīgi sadala. Un vēl pavisam interesants, kas ir Rauzas gadījumā, ir pateikts, ka ir kalpu pļavas. Tātad ne tikai saimniekiem tiek sniegts atbalsts, bet arī kalpiem. Ja tu sakārto no krūmiem izcērt, iekopt to zemi, tad tā ir tava zeme, tu saimnieko tur, un saimnieks neko nedrīkst atņemt. Un noslēdzot, tātad mēs redzam, ka tāda aktīva cekala dzimtas darbība Smiltenes novadā ir saistām ar 18. gadsimta otro pusi. Uz šī te pamata, uz Palsmanas mūžas nodalījuma ir izveidojušās 3 mūžas, kas pārvaldības ziņā ir līdzīgas, un veido savu iekšēju tīklu, tādu kā, un saziņā savukārt ar līdzīgi domājošiem Smiltenē, un vēl dažās
tālākās Mūžās veido tādu apgaismības saliņu, kas kontrastē ar blakus esošo, piemēram, Almeistara mūžu, kur situācija krietni bēdīgāka un kur taksis visas ir krietni nežēlīgākas. Tad šī situācija ir krasi atšķirīga Mēros, Palsmanē un Rauzā. Un, viņi ir arī rūpējušies par to, lai zemniekiem būtu labāk. Paldies!